Jauns pētījums rāda, Latvijas uzņēmēji jautājumā par ekonomikas izaugsmi noskaņot cerīgi. Paturot prātā iespējamos riskus, daļa tomēr gatava pieņemt darbā jaunus cilvēkus un pat nedaudz palielināt algas. Stāsta Līva Raukvergere. Latvijas uzņēmējiem šobrīd ir optimistisks, taču piesardzīgs nākotnes redzējums. Pēc viņu domām vislielāko pienesumu valsts ekonomikas izaugsmē dod rūpniecības, tirdzniecības, viesnīcu un transporta nozares. Latvijas rūpniecības stabilitāte lielā mērā saistīta arī ar norisēm ārvalstīs. Piemēram, problēmas Eirozonā, dabas katastrofas Japānā un nemieri Āfrikas valstīs ietekmē eksporta tirgus un līdz ar to arī ražošanas apjomus. Savukārt, tirdzniecības nozaru galvenais klupšanas akmens šobrīd ir aizvien sarūkošā pirktspēja, ko veicina lielais bezdarbs, inflācija un nodokļu celšana. Neskatoties uz to, uzņēmēji prognozē pakāpenisku izaugsmi. 75 vai pat vairāk procentu respondentu uzskata, ka nākamajā gada laikā iekšzemes koprodukta pieaugums varētu būt apmēram no 1 līdz 3% robežās. Ja šos rezultātus mēs salīdzinām ar Latvijas bankas ekonomistu un arī citu Latvijas ekonomistu viedokli, tad var teikt, ka viedoklis sakrīt, ka nākotnē visticamāk Latviju sagaida mērens ekonomiskais izaugums 3% robežās. Kosmētikas ražotājs Dzintars gaida vēl straujāku IKP kāpumu – ap 6%. Tomēr turēties virs ūdens un gūt peļņu šodien iespējams tikai pieliekot krietnas pūles, atzīst uzņēmumā. Tā vide ir tāda, ka ir jāstrādā. Protams, kad notiek izmaiņas ar nodokli, tiek izmaiņas notiek ar energoresursiem, ka ir jāmaksā algas, ir jādzīvo, ir jāražo produkcija, ir ļoti daudz izmaksas. Tieši tāpēc nedrīkstam apstāties un iesūnot, uzsver ražotnes pārstāve. Uzņēmumā arī uzskata, neatkarīgi no grūtībām jāpēta tirgus, pircēju vēlmes un jārada atbilstoša produkcija. Arī eksperti uzsver inovāciju nozīmi. Spītējot augstajam bezdarbam, kas šobrīd valstī ir 14% līmenī, te jau visi uzņēmumi atzinuši, darbinieku atrašana ir sarežģīta. Daudzi speciālisti pametuši valsti, toties aktuālajās nozarēs kvalificētu jaunu darbinieku ir pārāk maz. Savukārt, tie bezdarbnieki, kas ir Latvijas tirgu dotajā brīdī, tie lielā mērā varbūt ir darbinieki, kuri iepriekš ir strādājuši būvniecības nozare, tirdzniecības nozarē, pat cik šīs nozares tagad samazinās, tad arī šiem cilvēkiem nav tik vienkārši atrast darbu. Vēl kāds fakts, kas apliecina uzņēmumu optimismu, aptuveni 3/3 daļa aptaujāto šogad plāno palielināt darbinieku skaitu un tikpat daudzi arī celt atalgojumu. Vairumā gadījumu algas pielikums gan nepārsniegs 5%. 70% uzņēmumu algas saglabās nemainīgas. Līva Raukvergere, Juris Rītiņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.